Kopš Donalda Trumpa zvana Vladimiram Putinam, Latvijas ārpolitikas situācija ir kardināli mainījusies. Bet mēs labi zinām, ka Krievija ir ilgtermiņa drošības risks Latvijai, un tieši tāpēc mums ir nepieciešams veikt rīcības, lai aizsargātu mūsu valsti gan šodien, gan arī nākotnē. Tāpēc viens no galvenajiem jautājumiem, kas ir uz galda ikvienam lēmumu pieņēmējam, bet arī īpaši Latvijā, ir par to, kā finansēt aizsardzību. Jo aizsardzības finansēšana nedrīkst notikt uz izglītības un veselības rēķina. Progresīvo ieskatā atbilde aizsardzības finansēšanā ir kopā. Tam ir jānotiek Eiropas līmenī. Jau šobrīd mēs varam veikt atkāpes no deficīta un parāda ierobežojumiem, līdzīgi kā mēs to darījām Covid-19 pandēmijas laikā. Un ja mēs to izdarījām toreiz, tad mēs to pavisam noteikti varam izdarīt arī šobrīd, kad notiek karš Ukrainā, kad notiek karš Eiropā. Šis ir uzdevums gan mūsu finanšu ministram, gan ārlietu ministrei, gan valdībai kopumā. Mums ir nepieciešams arī atbalsts no mūsu Eirokomisāra Valda Dombrovska, lai mēs varam šādu risinājumu ieviest visā Eiropā. Latvijai ir nepieciešams veidot aliansi no Somijas līdz pat Polijai, lai mēs varētu nodrošināt, ka aizsardzība tiek atbilstoši finansēta un ka mēs tikpat lielā mērā un tikpat atbilstoši varam finansēt arī mūsu veselību un izglītību.